izglītošanās ceļš nav ātrais skrējiens. Ja? Protams, ka svarīgi ir ticēt sev un atrast blakus tos, kas iedvesmo, tos, kas parāda cerību. Un ja tev ir klases biedri, skolotāji, cilvēki dzīvē, kurus tu respektē, kuri rāda ceļu, pieķeries pie tās cerības. Varbūt tas būs kādā vienā mācību priekšmetā, vai tas būs kādā foršā pulciņā. Bet vajag atrast to cerības stareņu, kas dod motivāciju un absolūti, gribu teikt, apbruņojas ar pacietību. Kamēr tu esi ceļa sākuma, ir ļoti grūti ieraudzīt tos apvāršņus, kurus tu nemaz neesi redzējis. Un tiešām varbūt šeit ar to pakāpšanos augstāk, kad tu ej ceļā uz vietu, kur pavērsies tev dzīve ļoti lielas perspektīvas. Es ikdienā arī darbā ar studentiem saņēmu šo jautājumu. Kāpēc mums tur ilgi jāmācās fundamentālas akadēmiskās zināšanas? Ko mums tas dod? Tas tevi dara par vērtīgāku un labāku dzīves iespēju saņemt spējīgu cilvēku. Ja? Bet tās iespējas ir jāierauga. Un ja vide ir tāda, kurā, kā saka, uzden depresiju, meklē visus veidus to pozitīvo, to foršo, kas rāda gaismu un ceļu pretī, kurai augt. Domāju, katrs cilvēks arī gan mācību, gan dzīves ceļā iet cauri arī tādiem tumšiem periodiem. Un tajos ir ļoti svarīgi tie līdzcilvēki, kas mums palīdz atcerēties prieku, atcerēties un satvērt kādu solījums priekš un panākumu. Bet to, ko tieši darīt, tas, protams, tas satraukums ir ļoti saprotams, ļoti pazīstams. Izvēloties vienu, mēs neizvēlamies kaut ko citu, bet jaunībā esiet droši. Jūs visus savas izvēlēs varēsiet izdarīt pareizi un varēsiet izmēģināt tik daudz lietas, jo dzīves sākuma posmā ir vēl jāatklāj, kas ir tā pasaule, kas es esmu un kā es tajā vislabāk iedaros.